Sveiki visiem! Nu ko, vakar biju uz fīderi, kaut kā neveiksmīgi izvēlējos vietu, atkal randomā kaut kādu. Bet nu kaut kā pavisam neveiksmīgi. Visu dienu nogaidīju un vakarā tikai viens breksīts pienāca. Video būtu smuks, bet nu es nelaidu ārā, pat cik tur nekāda loma nekas nav. Līdz ar to nu. Un ko, un paskatījos laika prognozi, ka šodien pusdienu būs normāls laiciņš. Nu, un tad nolēmu, ka jāizbrauc ir tad līdaks jāpaķer. Ja jau breks nenāk, nu tad ķersim līdaks. It kā šitais brīvdienās uz līdaka copa ir labs noiets, nu tad mēs skatīsimies, ko mēs varēsim šeit Lielupē noķert. Kaut kur te pa pilsētas centru te pavazāsimies. Apkārt tiltam, visai salai apkārt nebraukšu, jo es tur izskatījos, ka tur nav jēgas īsti. Te tā līdz augstspieguma līnijām tur. Un tā pa driksu bišķiņu, un tā paskatīsimies, kā mums te ies. Nu ko, tad tīnu vaļā makšķeru un sākam. Nu nezinu, tur no laivu bāzes aizbrauc līdz dzelzceļa tiltam. Pa driksu te nobrauc līdz laivu tur. Kad laivas laiž iekšā tur pie tām mājiņām. Nu, pagaidām klusums. Tur vienā vietā no krasta redzēju, kā kaut kas aizgāja. Nezinu. Nobraukšu atpakaļ, braucot, paskatīšos. Kaut kas pieķērās, kaut kādu zāli. Un tad paskatīsimies. It kā jau šitais brīvdienās solīja, ka tā prognoze līdakām ir diezgan laba. Un skatīsimies. Kaut kādu zālīti saķēra. Šitais man pagājušo copi. Divas līdaciņas izvilka driksā. Šitais māneklīts. Viņš 0,7 kaut kur. Tā kā. Te tie dziļumi baigi mainīgi. Līdz ar to tie 0,7, nu labi, viņš te velcē, viņš bišķi vairāk tur ņem pa 0,7, kaut kāda, varbūt metrs bišķi vairāk. Bet nu te baigi mainīgi. Nu man tais šodien paņēma arī 4 metrīgos un 2,5 metrīgos. Man tur Lielupē zem gaisvadu līnijām jāizbrauc ir. Pagājušais man tur aizgāja viena smuka līdaciņa, kā 2 kg. Tagad bišķi gaišāks palika. Tad nobraukšu tur. Un tur jau tā bišķi aktīvāk paprovēšu noenkuroties, kaut ko tur pamētāt varbūt. Jo tur tāda diezgan perspektīva vietiņa. Tur tāda bedrīta un tad tur nāk augšā pacēlums. Kaut kā 4 metri uz kaut kā 2 metri, līdz ar to, nu, tādā vietiņā vajadzētu bišķi pazondēt vairāk. Un tad skatīsimies, pagaidām klus pagaidām. Jānoķer pirmā līdaciņa un tad jau būs kaut kas ķošā un tad jau bišķi mierīgāk. Tā kā tā. Paska kā mūk projām. Paska kā mūk projām. Jūs paskatās tikai. Dabūj. Tagad galvenais tikai, lai neaizmūk. Ui, cik smuks nāk. Ui.
Izskatījās smukāks nekā īstenībā ir. Kurš. Neviens tev neaiztiks. Paskatās, pašā centrā Jelgavā. Pirmā līdaciņa ir. Ko es varu pateikt? Tā bišķiņ, lai viņi baigi nesatraumētu. Laidīsim vaļā, protams, kad kā mums tāds maziņas. Lūdzu, pirmā ir. Peld tālāk. Te vadās, reku, pie tilta gājēji. Tā kā tā, viss kārtībā, viss strādā. Tas man te atpakaļgaitas ātrums ieslēdzās. Nu, ļoti priecējoši. Kaut kas pieķērās dziļumā. O, žiparīgs. Neredz auklu. Smuka līdeciņa. Smuka līdeciņa. Nu šitā gan būs jāņem. Tā. Nu, pirmā ir. Kurš. Nebļausties. Ai. Šitā būs kāda smuka. Nu, kāda 60 centimetri varētu būt. Tā kā tā. Pirmā ir. Tā bija otrā līde, es jau tā bišķiņa pārskaitījos. Un tie dzelzceļa tilta. Nu, tur tāda bedrīta, tur samas ķer parasti. No tās bedrītes tajā pacēlumā kaut kur pirms peldētavas kaut kur paķēra līdeciņa. Tā kāda 1,5 kilogramu, nu, varbūt 1,3 kaut kas tāds. Nav baigi lielā, kaut kur pie 60 centimetriem. Bet tās cepšanai pašā laikā sen nav bijusi. Es jau pats reti tās zivis ēd, kaķi man arī neēd zivis. Tā kā, nu, tā ir kā ir. Un ko? Tagad varbūt kaut kur pie tilta būs grābiens. Es jau nezinu, tie makšķernieku noteikumi jau kā saka, ka zem tiltiem it kā makšķerēt nedrīkstot. Bet vai velcē tas skaitās vai neskaitās, vai tas ir baigi grūti saprast. Un kāpēc zem tiltiem nedrīkst, tas ir arī tā, nu, tāpēc, ka tur zivju koncentrācija baigā, bet es kaut kā neesmu manījis, ka tur tās zivs tur nežēlīgi daudz pie tiem tiltiem ir. Reti, kad pie tilta kaut ko vispār var noķert. Vienkārši negribās vilkt ārā, izbrauksim tāpatās cauri. Un tā. Nu,
divas līdeciņas bija, tas jau ir labi. Tātad copīte diezgan laba sanāk pagaidām, līdz vēl pie tās gaisot līnijas vēl pabraukās un varbūt noenkurosies, pēc tam pamētās tāpatās, tā redzēs. Kā tā. Nezinu, kā saulīt sāk spīdēt. Kaut kā vispār viss pa tukšo. Tur gar augstspieguma līniju nobraukāja kāds reizes 10. Turp atpakaļ. Nekā. Tā apstājos, pamētāju. Pa straumīt vienkārši plūdu un mētāju. Galīgi pa tukšo. Nezinu, kaut kā. Vējš vēl tāds bišķi. Nepatīkam pūš. Un vienam te baigais nelīdzsvars sanāk. Sirdspuķīt nesagribēja braukt. Tā teikt. Ko? Jau laivotājs sāks laivot te, un tā copīte nekāda vairs nesanāks. Aizbraukšu vēl bišķi pa Driksu nobraukāšu. Tad, ja te pietiks akumulators, tad vēl nobraukšu gar Lielupi. Bet, nu, kaut kā izskatās, ka tas arī būs viss. Redzēs. Varbūt vēl kādu izšaus. Nezinu. Ūdens līmenis arī baigi augstu pacēlies. Tur peldētavā pat bojas jau slīkst nost. Tā kā varbūt, nu, diez vai tas būs iemesls. Redzēsim. Varbūt tomēr vēl tā trešā kaut kāda trāpīsies. Vai gribētos jau kaut kādu monstru noķert? Ko tam man tie pusotrniecis? Mēs jau braucam parasti bez tiem monstriem. Nu jā, ka ūdens liels. Reku var redzēt pēc promenādes, reku. Jau ūdens jau smeļās virsū tur, kur cilvēki var iet, reku, jau jūs redziet, varbūt miskas stāv un ūdens tūlītās būs līdz miskastei. Tā kā, nu, jā, ūdens ir pacēlies baigi spēcīgi. Tas arī var būt pa iemeslu. Bet, nu, no rīta taču ķērām.
tad nu tā. Neskatoties uz visu, copīt tomēr ir izdevusies, līdz viņu noķert, pat 2. Tā viena arī bija mēra, bet nu, es viņu palaidu vaļā, ko tur viņa tā tik kalsna, ka tur nu galīgi neko. Šitā jau bija tāda uz robežas, tur kaut kāda kilo 300 varbūt ir, nezinu, mājās nomērījuši. Svars neņēma līdzi. Tā kā tā, nu, jāved sirdspuķītē, lai cep augšā, nu ko. Un kā pa brīnumu, nezinu, kā saulīte sāk spīdēt, tā viss cauri, tā copas viss apstājās, nevienu vispār izbraukāja, visas tās perspektīvās vietas, nekā vispār. Tā kā, nu tā. Nu un ko, un tie, kas noskatījās atkal to video, man taču palika pāri 5 tās atlaižu kartas uz Zebra Master pa 25%, tā kā, nu, pirmie 5, kas WhatsAppā uzrakstīs, tiem es arī aizsūtīšu katram pa atlaižu kodam. Tā kā, nu tā. Piesakojiet kanālam, uzspiediet kādu laiku. Nu, un gaidām nākošos video.